tagad esmu gan sametinājis tās kājas stūrī, tad es vēl esmu nolicis pa vidu vienu priekšā, tāpat arī aizmugurē. Tajā tālākajā stūrī priekšā arī aizmugurē un šeit tuvākajā stūrī aizmugurē. Ja ar laiku nosēžās tās ankurs skrūves vai gāzbetons sāk drupt vienalga, viņš vismaz tāpat stāvēs uz kājām tā kā parasts galds. Ir piemetināts pie kronšteiniem tagad. Šeit pa vidu starp kājām arī vēl būs balsti, bet ne ļoti zemu. Es negribu, ka tas sanāk tā kā šim galdam gandrīz vēl viens plaukts. Tikai tā, lai viņi nesaspiežās kopā. Un tad ies vēl vairākas redeles pāri, uz kur sēdēs tas saplāksnes. Jā, tā visa konstrukcija ir ļoti stabila, viss ir līmenī. Tagad es esmu apmierināts. Tagad man vairs nav tādas bailes par to, ka tas nokritīs. Vēl, piemēram, šitām kājām augšpusē stūros no šitā 8 mm tērauda. Es gribu šitādas te visur salikt. Tai kājai, šī kājai, tur. Par aizmugurējām es domāju, nē. Šīm kājām arī tagad ir pa vidu šitie supporti, te pa vidu, un tai galā, tai tuvākajā galā es neliku, jo tur ir tā stūra kāja uz abām pusēm, tur pilnībā pietiek. Viņš jau pats sev ļoti labi tur. Ok, šis tad ir vietā. Tālāk es laikam tos trīsstūrīšus iemetināšu. Un tagad visi tie trīsstūrīši ir gan no ārpuses, gan iekšpuses apmetināti. Un man tagad pēdējais tāds galvenais metināšanas darbs ir redeles iemetināt. Tas svarīgākais ir dabūt precīzi 18 mm zem profila augstuma. Es negribu, ka virsma ir augstāk par malu vai zemāk. Es vēl nogriezu tām ankurskrūvēm tos liekos galus nost. Izskatās arī uzreiz labāk, nelauž to skatu tik ļoti. Un es tos uzgriežus piemetināšu pie vītnes ar vienu punktu katrā vietā, lai viņas neatskrūvējās ar laiku. Te būs arī diezgan daudz jāslīpē, bet es vairāk slīpēšu tikai no ārpuses. Tas, kas ir iekšpusē, tur es nositīšu šlagu nost, ja vajadzēs aizmetinās vēl kaut ko, kas ir palaists garām. Un pēc tam nokrāsos, jo to tāpat neredzēs. Priekš kam man pašam sev čakarēt dzīvi, darot lieku darbu. Tā kā man jāatrod ir vai nu kaut kas, kas ir tikpat biezs kā šis saplāksnes, vai arī jānogriež kaut kāds gabaliņš no šitā kā parauga. Tās redeles kopā būs 5, viena šai kaktā, viena tajā, viena pa vidu un tad vēl pa vidu katrā pusē. Izskatās, ka man nekāds cits šablons uz 18 mm nav. Redeles tagad man ir ieliktas vietā, un es ieliku vēl arī 6, jo tā viena saplākšņa loksne ir 2,5 metrus gara, bet man viss galds ir pār 3 metriem. Tad šeit beigsies pa vidu tā pirmā lielā loksne, to atlikumu es uzlikšu te. Un šie tagad jāpabeidz metināt, un tas ir no sāniem un apakšas. Augšpusē es nevaru, jo tad tā šuva būs jāslīpē nost, tas saplāksnes neiesēdīsies normāli. Tā, nu jau ir pagājis kāds laiciņš, un es esmu jau pagājis vairākus soļus uz priekšu. Tad redeles ir iemetināts, trīsstūrīši ir iemetināti, ir noslīpēts, tad ir vēl nošpaktelēts ar metāla epoksīdu. Kaut kādās vietās, nu tikai no ārpuses, lai tā, kad ir nokrāsots, izskatās viss gluds un līdzens. Tad tas epoksīds ir noslīpēts tagad.
Vēl viena lieta ir, es pieliku gaismas, es noliku lāzera līmeņa rādi tā, lai tas stars iet apmēram pa centru galdam, izurbu grieztos urbumus, pieliku klāt un pievilku vadu pie esošās gaismas. Un to gaismu, kas te jau bija, es domāju tagad nepārvietot, jo tā strādā, tā ļoti palīdz īstenībā. Arī, ja nav pilnīgi simetriski, man tas nekas. Ar laiku varbūt es vēl kādu gaismu ielikšu, varbūt tad pārbīdīšu. Bet nav speciāli vajadzība tagad ar to čakarēties. Tagad es varu izslēgt gaismas ar vienu slēdzi un ir normāls galda apgaismojums. Paralēli es lādēju akumulātoru figūras zāģim, lai es varu beidzot izzāģēt to galda virsmu. Tad es to ielikšu rāmī, paskatīšos, kā tas izskatās, iezāģēšu to atlikušo gabalu. Un tālāk jau es varēšu atkal izņemt, nokrāsot rāmi. Man vēl tā virsma būs jāpieskrūvē no apakšas tā, lai nenolido nost. Tad jau sekos pat labākā daļa. Es varēšu izkārtot visu ārā, salikt visu pa vietām, pārkārtot darbnīcu. To es nevaru sagaidīt. Griezums, protams, nav ideāli taisns, un es varēju ar skrūvspīlēm pielikt kaut kādu līstīti klāt, ar kuru braukt ar to figūru zāģi. Bet šis arī nav nekāds Michelin zvaigznes restorāna galds. Šis ir darba galds, tā kā es par tādiem sīkumiem neuztraucos. Man tas saplākstas vēl te stūrī pie metinājuma jānoslīpē mazliet šeit gar malu. Tas, kas skarās gar profilu, tad jānomēra un jānozāģē tas atlikums. Kā jau bija pareizi nomērīts, te profilam pa vidu beidzās šī lielā loksne. Un tad tai mazai loksne arī būs, kur atdurties. Tā, tagad ir viss līdz ar stūriem. Jā, kaut kāds atstarpīts tur starp to profilu ir, bet, kā jau es teicu, tas ir darba galds, tas ir pilnīgs sīkums. Man tagad tikai vajag atrast kādas skrūves, ar kurām caur tām redelēm pievilkt to saplāksni klāt. Bet pirms es to daru, man tam skrūvēm ir jāizurb urbumi un jānokrāso pats tas rāmis. Tagad katrā profilā ir 3 skrūves, priekš 3,5 mm skrūvēm. Kad tās pievilks līdz galam, tās ir pietiekami garas, lai ieķertos tai saplāksnī, bet pietiekami īsas, lai neizietu cauri virskārtei. Kamēr es urbu, es izdomāju, ka es ar to krāsu, cik man ir, vispirms nokrāsošu tikai redzamo daļu. Ja man paliks pāri, tad es noklāšu arī kaut ko citu, bet skaidrs, ka tam visam rāmim ar šo atlikumu man nepietiks, tāpēc es vēl klāt nepirkšu. It kā jā, no vienas puses man šī darbnīca ir salīdzinoši mitra, bet būsim reāli, tas galds man acu priekšā vienkārši tāpat neizrūsēs. Un arī, ja izrūsēs, es nepārdzīvošu, jo šis jau ir taisīts ar minimāliem resursiem, ar tiem, kas man vienkārši jau bija pieejami. Nekas līdz šim klāt speciāli nav pirkts, man ar to ir ļoti noveicies. Tāpēc es gribu, lai tas galds arī paliek ar faktiski 0 papildus ieguldījumiem. Tur pret sienu jau ir nokrāsots, līdz ar to kondensāts tur īsti netiks klāt. Ja sanāks varbūt redelēm tās augšpuses tomēr, kur tas koks ar to metālu saskarās, tur tas kondensāts varētu veidoties. Bet tā pa lielam, es domāju, ka būs labi. Ir pagājusi pilna diena, kopš es esmu nokrāsojis. Un ar to visu bunžiņu sanāca pārsteidzoši daudz. Visas redzamās daļas, augšpuse, šitās kantas iekšpuse, tur, kur skarsies tas saplāksnes, viss ir nokrāsots. Vēl arī šitā redele no augšas un sāniem, tā lai vismaz no malas skatoties liekas, ka viss būtu nokrāsots no visām pusēm. Bet, protams, ar to bunžiņu, cik tur ir mazliet palicis, pārējo nevarētu nokrāsot. Un speciāli klāt vēl vienu kārtu pa virsu. Tai redzamai daļai es neredzu baigo jēgu. Arī vietās, kur bija gludi noslīpētā virsma, tāpēc tai krāsai grūtāk pieķerties un mazliet spīd cauri, bet tas ir tik niecīgi, ka es to neņemu vērā. Un tagad es varu beidzot likt to virsmu vietā.
un pieskrūvēt no apakšas caur visiem šiem skrūvju urbumiem. Brīnišķīgi. Jauna virsma, jaunas gaismas. Es laikam vēl noslaucīšu to virsmu un ieļošu ar šī saunas eļļa, bet, mitrām telpām, vienkārši kaut kādai aizsardzībai, minimāli kaut vai. Protams, tas tāpat ātri nonāks nost, bet, ja regulāri ieļo, tad var vismaz uzturēt kaut kādā labumā to koksni. Tagad atliek vien pagaidīt, kad iesūksies eļļa, gan jau, ka es uzklāšu vēl vienu kārtu, un tad jau ir jāvāc ārā vecie galdi, instrumenti, un pa vienam viss jāliek savā vietā.